Man kā jau parasti kaut kas dzīvē interesants notiek šodien. Man tāds diezgan, teiksim, tāds atpazīstams uzvārds, diezgan daudz tādu siliņu ir vispārībā, ja. Siliņa man ir uzvārds no vīra nācis, taču man arī pašai rados ir siliņi, un kuri savstarpēji nav savienoti. Vismaz cik mēs zinām, dzimtas kokā nav. Lūk, bet man ir brālēni siliņi, veseli 5 gabali. Un man uzrakstīja tik tā kā viena meitene, vai es neesmu, tur no Kurzemes puses, jā, jo viņai bērnības draugs ir bijis Jānis Siliņš. Patiesībā Jānis Siliņš ir mans brālēns, viens no maniem brālēniem, jā. Taču mēs, neesam īsti no Kurzemes puses, vienīgi man vīram rādi vectēva brālis gan aizgāja tur uz Kurzemi dzīvot, tā kā var jau gadīties, kad arī tur ir mūsējie siliņi, jā. Bet tā interesanti, redz, tāds diezgan zīmīgs tāds uzvārds Siliņš, ja, un ir ļoti daudziem cilvēkiem, un tāda interesanta tāda sagatīšanās, teiksim, kad tu lasi kaut kur kaut ko, ja, vai skaties, vai satiec cilvēku, un viņam arī tāds pats uzvārds, tas tāda forša tāda sajūta, ja. Vai jums arī tā kādreiz ir bijis? Ja jums arī tā kādreiz ir bijis, tad noteikti spiediet sirsniņu un padalieties ar šo video. Varbūt arī, ja nav nekad tā bijis, jā, bet tas liekas jums interesanti, spiediet sirsniņu un padalieties ar šo video citiem. Un paldies jums!